Šorīt mums intervijas dažādos radio ar Laimu par festivālu. Pēc 2 minūtēm jābūt radio SVH, bet Laimas vēl nav, jo pa ceļam ir rīktīgs sastrēgums. Es ceru, ka mēs paspēsim uz ēteru ārprāts. Mēs jau paspēsim uz ēteru, jā. Vai, duram. Labrīt, draugi! Labrīt, Jāni! Tuvojās Laima randevūs Jūrmala. Ikgadējs notikums, liels koncerts, festivāls, patiesībā tādi mūzikas mīļotāji svētki, un tu arī esi šo svētku neatņemama sastāvdaļa jau gadiem. Un te... Svati Laima! Labrīt, lūdzu! Lūdzu, ar olām. Es redzu, UFO ir pārķēris. UFO man olas uzdāvināja. Cik oriģināli. Spēkam. Mēs tev ar Jāni iesākām sarunu, un es teicu, ka mēs jau gribam zināt par tām aizkulisēm, un Jānis jau arī gadiem ir neatņemama šī festivāla sastāvdaļa. Gribējām iztincināt, cik tad Laima moka to savu komandu ar mēģinājumiem. Moka, ja? Mums te mēģinājumi jau ir sākušies. Viņi vienkārši nepadodās, bet mēs strādājam ar to. Bet kā tur ir īstenībā ar to festivālu? Nu, vai tad vispār tā vasara sanāk kā atpūta, vai arī atpūta sāksies pēc tam, kad šie svētki tiks aizvadīti? Man vienmēr ir ļoti skumīgi, tāpēc, ka es domāju tā, gaidam vasaru. Pēc tam, kaut kur no maija mēs sākam jau tā nopietni rosīties, un pēc tam beidzās festivāls, un it kā vasara jau beidzās. Tāpēc, ka es viņu neredzu vairāk. Jā. Bet es vienalga esmu laimīga, ka tas viss notiek. Nav vienkārši iesākt. Viss, kas piedalās, sākot no Elites, beidzot ar Jānītes Dībeli, Elita Milgrāva. Viss strādā bezgali daudz. Nu, redz, un tu tieši vasaras karstākajā laikā. Un pēc tam klausies, un pēkšņi kāds saka, vai viņi tur to dara, vai šito, vai kaut ko viņi tur pēdējo reizi kaut ko par biļetēm sāk rakstīt. Lai viņi pamēģina uztaisīt vienu festivālu. Tā ir. Festivāls tas nav biznesa. Tā ir vienkārši tāda vēlēšanās, lai kaut kas pilsētā notiek. Un arī satikšanās, vai ne? Šajā svētku tajā laikā satiekās gan tie, kas mīl mūziku un skatās uz saviem iemīļotajiem māksliniekiem no skatītāja rindām, gan arī mākslinieki noteikti savā starpā satiekās, veido kaut kādas jaunas sadarbības, paši sev rada svētkus. Jā, tas tāds, man tā liekas, moments, ka tu vari atslābināties, bet kad nāk festivāls, tas nav konkurss dabīgi. Bet katrs grib parādīt, ko viņš jauni ir izdarījis, ko viņš var vispār. Mēs speciāli aicinām tādus viesus kā, piemēram, Marija Biondi vai Nino Katamādze, tie, kas tādi lieli meistari. Un priekš jauniem izpildītājiem tas ir tāds labs, laikam tāds stimuls. Kaut ko vairāk darīt. Jānītis raksta jaunas dziesmas, tā viņš uzraksta tikai sev, bet tā man ar kaut kas tiek. No jaunajiem es vēl redzu, ka būs citi zēni un bidvā. Viņi jau, mums iznāk, ziniet kā, mums iznāk tā, ka tie, kas vienreiz ir bijuši, viņi pēc tam visu laiku grib braukt. Un es jau teicu par to, ka, piemēram, Nino Katamādze, viņa saka, klausies, Nino, mēs atkal tev gribam redzēt, un atkal gribam redzēt. Viņa saka, bet ja jūs man neuzaicinātu, es apvainotos. Jā. Tāpēc ir tā, ka mums ir daudz ļoti atkārtojas, un tie ir lieli mākslinieki un labprāti. Tā ir arī labākā reklāma festivālam, ka paši mākslinieki bauda piedalīties un būt. Un to jau nevar nopirkt par naudu, to nevar radīt mākslīgi, un cilvēki jau to jūt šajā festivālā. Jā, tāpēc tas nav biznes. Tā ir tāda, draugu atkal satikšanās. Jā, džemsēšanas. Droši vien Laimai pašai kauns jautāt tiem, kas varbūt netiek atkārtot uzveicināt. Tev nav bijis, Jāni, ka tev zvana un kāds mākslinieks un saka, mani neuzaicina, nezinu, ko es izdarīju. Nav tev tā gadījies. Gribās jau arī šad tad pamainīt un patiesībā šī vasara bijusi tik dīvaina, ja viņi ir tikko, man šķiet, ka viņi tikko sākusies vispār, jā. Bet jau būs drīz augusts. Jā, tieši tā. Pēc šī laika, kas mums tā ārā notiek, varbūt, kas vasara sāksies septembrī. Jā, jo es tādu nelielu piemēru varu pateikt tikai par saviem draugiem, tur lietuviešu kolēģiem, ar ko es regulāri tur saku, viņi saka, mēs gribam atbraukt uz to festivālu ļoti, jo mums, zin kā, vispār tā doma, mēs vienreiz runājam, ka vajag vairāk
vairāk lietuviešus piesaistīt uz festivālu. Un zin kā, bet viņi plāno lietuvieši. Jūs necēt, viņi vismaz 2 gadus uz priekšu savus tos visus grafikus jau liek. Tāpēc vajag aizbraukt uz Lietuvu, lai saprastu, ka tas tā notiek. Tā ir taisnība. Ziniet, es aizbraucu uz koncertiem Viļņā, mums bija koncerti. Un es skatos, vakarā viss pilns kafejnīcas, ielas tik skaists, pilns ar cilvēkiem. Atbrauc uz mājām, tukšs ielas. Kas notiek? Varbūt mums vajag, man tāds vienkārši tāda ideja bija, varbūt vajag, lai Lietuva, Igaunija un Latvija apvienojas. Un mums būtu viena valdība. Un viens budžets, jā. No bagātiem Igauniem barotos? Nebarotos, viņi mūs piespiest darīt to, ko vajag. Tas būtu Baltijas randevu. Jā, vajag nesliktā ideja man tā liekas. Absolūti. Paplašināt robežas, jā. Ja mēs redzam, ka mums neiet, tad jāsauc kādu palīgā. Vismaz ar kaut kādiem radošiem spēkiem mēs tiešām varam dalīties un kaut kādā simboliski veidot kaut kādas kopīgas sadarbības pavisam noteikti. Un šis pasākums no 25. līdz 27. jūlijam Laima randevūs ir par sadarbību, par kopā būšanu un par kopīgiem svētkiem. Taisn tā. Jāni, jautājums tev sakojošs. Tad būs mēģinājumi. Viņi jau ir sākušies. Jau ir sākušies mēģinājumi. Bet visi taču nevar atbraukt un samēģināt. Kā tad tas notiek? Nē, patiesībā jau visi brauc un katram ir ieplānots savs laiks. Zin kā, man personīgi kā solistam, es nezinu kā citiem, bet man ir šausmīgi tāds gan uztraukums, gan tāds arī milzīgs pagodinājums ar tādu fantastisku orķestru uzstāties, protams, uz dzintaru skatuves leģendārās, ka tev ir tāds milzīgs bands ar stīgām, ar stīgu grupu, violis tur, pūteju grupa, lieliskākie muziķi, kādu vispār dabūnam. Mārs Kalve, kas noformē visu to, kas arī vizuālais tas viss. Tas ir liels. Un tāpēc atgriežoties par to stāstu, kāpēc visi grib atkal un atkal kāpt uz tās dzintaru skatuves šajā festivālā, tāpēc, ka tas ir, tās ir tādas nebijušas sajūtas, kuras ja tu pats, kā teiksim, kā solo mākslinieks gribēsi uztaisīt tādu formātu pasākumu, tad es pateikšu, ka, droši vien, ka man būs elite samalot, ka var arī viegli nobankrotēt. Jā, elite teiks, lai veicas. Jā. Es jau pārsēju bankrotēt, tāpēc es zinu. Jā, bet tajā pašā laikā iespēja to izmantot, jā. Klausītāju atbalsts Kapitāls 27. jūlija koncerts jau ir izpārdots, uz to vairs paspēt nekādi nevar. Tik tiekšā tur atliek 25. jūlijas un 26. kas arī nemazāk spilgti vakari. Jā, mēs vēl gaidām, ka, tomēr parasti tas notiek galvenokārt cilvēki kaut kā neusticās un grib pirkt pēdējās dienās. Viņi jau sev neusticās, viņi nezina, kur viņi būs un ko viņi darīs. Šeit tas laika faktors arī, ja tomēr ir slikts laiks, tu zini, kā tas ir, vai ne? Bet es saku, vasara ir tikai sākusies, un laiks būs labs. Un jūrmala un vasara un visi tā kopā būšana. Kas vispār ir laikapstākļi, ja ir tāda kompānija? Jā, mums jau ir forši. Mums jau arī. Vētru pārdzīvoja vispār. Jā, pagājušā gada vētru pārdzīvojam gan jau. Tas bija jau. Ļoti jau tā. Tātad biļetes atradīsiet biļešservis.lv, bet mēs gribētu parunāt arī par dziesmu. Jauno. Jā, mans draugs kompozīcija, kurā apvienojušies Laima Vaikula, Jānis Stībels, Normunds Rutuls, arī tādi paši par sevi jau labi pazīstami mākslinieki ir savienojušies tā kā tādas 3 upes satecējušas vienā un izveidojušas kaut ko kopīgi. Dziesmu tapu Bauskā. Lūdzu, Laima stāsti. Bet Jāni, tu esi gan vārdu autors, gan arī mūzikas autors. Tas nozīmē, ka tu visticamāk klauvēji pie Laimas durvīm vai zvanīji un teici, Laima, man ir viena ideja. Vai arī Laima tev teica, Jāni, man vajag vienu ideju. Jā, tā drīzāk bija. Patiesībā. Zini, es negribu sevi saukt par mēbeli, bet droši vien, ka tā jau ir, ka es tur jau katru gadu tomēr tai festivālā parādos. Un man ir patīkami. Parādies, bet tik daudz palīdz un tā es un oranžēt daudz dziesmas. Tāpēc vajag paklausīties šo dziesmu, man tā liekas. Un tāpēc es gribu pateikt vienu lietu. Paldies Laimai, ka viņa mums dod iespēju reizi gadā satikties visiem draugiem, atkal vecajiem bukiem. Es tur redzējuši arī jūsu kolēģi, Normundu Rutu, kurš arī, starp citu, viņa samtainais baritons šinī dziesmā arī būs saklausāms. Un nevis viņa nedzirdētais soprāns. Un mūsu talsu puiku, Intaru,
Nu, tā, ka mēs esam tur baigi jautrā kompānija, protams, ka tas, kas notiek aiz kulisēm, ka viss sanāk kopā, to es jums nestāstīšu. Nu, kāpēc? Jo ļoti jautri. Varu tikai pateikt, ka ir ļoti jautri pašiem. Atgūsties ilgi? Vienkārši Jāni, tu ilgi atgūsties, lai varētu jautri. Lai runā dzeltenā presa. Jā. Labi, bet tu esi ierakstījis, Jānis, kā te atnāca apsēdās, tā viņš uzreiz man internetu pārlūkā ierakstīja laimafestival.lv, kas, saprot, ir oficiālā mājaslapa, kur mēs tad varam iegūt vairāk informācijas gan par visiem notikumiem, gan par jaunumiem, māksliniekiem, pasākumu vēsturi, varam aplūkot arī galeriju un arī pirkt biļetes. Un arī, biļetītes. Es tikai skatos, ka es spiežu uz māksliniekiem. Meklē sevi. Nu, Jānis jau meklē sevi. Labi, nebūtu tiks. Jums tas datoriņš funkcionē, jā? Jā, viss kārtībā. Viņš ir kaiminamais, tev pašam kājām jāģērē elektrības. Kaut kas jau tur notiek. Nē, te ir visi mākslinieki aprakstīti, jaunumi ir norādīti, tur tad var iegūt vairāk informācijas, uzzināt un nepalaist garām katrā gadījumā arī tiem, kuri pēdējā brīdī tikai kaut ko izdomā. Vai mums ir vēl kaut kāda svarīga lieta, ko mums noteikti vajadzētu šajā brīdī piebilst, pirms mēs jūs... Jā. Nu, tad 3 vārdus par to dziesmu varbūt, jā? Es jau teicu, ka mēs te satiekamies, pēkšņi Jūrmalā katru gadu, un tā arī viena no tām pamatidejām, gan tekstam, gan arī varbūt melodiski. Uzreiz gribējās bez maz vai tādu We Are The World, lai mums ir tāda kopā dziedama dziesma, kuru var arī visi izvilkt. Tā kādreiz šķiltos bija, tagad ir mobilie telefoni, ka var viņiem iedegt to lampiņu un kā saka, veidot tādus kopējus vizuālos efekts. Un, protams, dziesmas pamatā ir tas sentiments, kas rodās muziķiem satiekot savus draugus, kolēģus. Un par to ir tā dziesma. Un par to arī ir šī dziesma, jā. Draugi un draudzība. Muzikālā. Un ne tikai. Paldies, Mīš, ka atradāt laiku, un paldies, ka jūs šo organizējat, veidojat un darat, un ieguldat enerģiju, laiku un visus citus spēkus, jo šie ir tie brīži, kas mūsu vasaras padara neaizmirstamas. Jā, paldies, mēs pārāk mīlam savu publiku, savu skatītājus, un Jūrmalu, un lūdzu, visus gaidam ciemos. Jā. Tiekamies. Atvadoties draugus, skaujiet, dzīvē ceļu daudz, pa kuriem iet. Kur mūs viņi aizvedīs, dzīvē tas ir mirklis īs. Kā jau ka vēl tiksimies mēs, jā, mūs brīvus kā putnus debesīs. Pasaules vēji aiznesīs, bet jau pēc mirkļa kāda paus jūras krastā slaus. Mēs arī viņus atklausīs, ilgas mūs mājās aizvedīs. Zinu, mēs kādreiz atkal tiksimies, mans draugs. Klusi, klusi, laika upes skrien. Klusi laika upes skrien. Gadi aizstāv prom, pa vienam vien. Pa vienam vien, bet pēc gadiem paliek tie draugi paši tuvākie. Tie, kuri jūt, tie, kuri zin, tad mūs brīvus kā putnus debesīs. Pasaules vēji aiznesīs, bet jau pēc mirkļa kāda balss jūras krastā saus. Mēs arī viņus atklausīs, ilgas mūs mājās aizvedīs. Zinu, mēs kādreiz atkal tiksimies, mans draugs. Zinu, tiksimies kādreiz atkal mēs, cauri laikiem sirdi atrast spēs, kamēr mani tuvie draugi blakus man. Zinu, tiksimies kādreiz atkal mēs, cauri laikiem sirdi atrast spēs, kamēr mani tuvie draugi blakus man. Brīvus kā putnus debesīs, pasaules vēji aiznesīs,
bet jau pēc mirkļa kāda balss jūras krastā stāv. Dvēsele viņus atklausīs, ilgas mūs mājās aizvērtīs. Zinu, mēs kādreiz atkal tiksimies,